Kāpēc skaļums? Mums ideja ir ar kaut ko vecīgu. Ar lieliem burtiem. Green Supermarket. Mēs vienojāmies par 5 punktiem, kas regulēs mūsu turpmāko darbību. Pirmais ir, mums ir jāapzina tehnoloģiju piegādātājs, kas var šo tehnoloģiju piegādāt. Un no tā būs atkarīgs. Otrais, cik tas maksās muļķētis. Mēs paši nezinām, mēs neesam energo speciālisti, mēs nezinām, cik tas varētu maksāt. Trešais punkts, tā kā mēs to nedarām savās mājās, bet uz Alpas, mums ir nepieciešama šī te objekta apsaimniekotāja piekrišana. Jāsāk, mums ir vajadzīgs kontakts, mums jāsaka, ko runāt no viņa puses, lai kaut kas tāds brīdītos priekš. Mēs esam reizīgi, nevajag visu. Un tā kā tas bija saistīts, minējām, ar publisko finansējumu, tad ir vajadzīgas varas pārstāvis. Varas pārstāvis šeit ir ekonomikas ministrija, kas varētu sniegt informāciju par to, vai viņi varētu atbalstīt šo jomu, un varētu arī kaut kādu informāciju, gan par Eiropas Savienības atbalstu šāda veida aktivitātēm. Ja šāda veida aktivitātes Eiropas Savienība visnotaļ atbalsta. Tā citās valstīs notiek, un jautājums, kāpēc Latvijā nenotiek. Tas viss korumpēts. Un 5. ir peļņas sadalas nosacījumi. Ja mēs esam gatavi realizēt šo ideju, mums ir svarīgi saprast, ko mēs arī paši no šī visi iegūsim. Jo pa baltu velti strādāt, tad jākļūt pa māti ķerējas. Un ir arī mūsu kontakti visi, un mēs esam gatavi šīs idejas turpmākas bīdīšanas ķerties nopietniem soļiem. Vēl viens papildu jautājums radās šajā sakarā. Kāds no jums nestrādā Madarā vai nepazīst kādu tur ofisā vai fabrikā? Strādā tur? Sveit. Kurš? Aplausos ģirtam.